Mamma internetā atrada informāciju, kad ir atklāts bērnu stūrītis jauns pēc remonta. Es domāju, ka jāapmeklē. Brālītim patīk bibliotēku apmeklēt. Jau pirms tam ir gājuši vairākas reizes pēc grāmatām. Cik brālītim gadi? Brālītim, var teikt, 3 gadi būs tagad. No Lūbeždas. Un ko jūs atvedāt? Mēs atvedām aparatūru priekš teātra. Tieši mūsu priekšnesumā. Jā, Agri un Ada. Ej. Jā, mēs te pirmo reizi šodien vienkārši izlasījām avīzē sludinājumu un domājam, ka jābrauc ar bērniem pavadīt kāds laiks svētdienā. Kā bērniem te patika? Labi. Brīvdienas ir un skolā ir brīvlaiks, ir tā kā kaut kā jau jādomā, kā bērnam ar ko nodarboties brīvajā laikā. Viņa tā kājas. Mēs vēlamies šo bibliotēku redzēt kā ģimenes bibliotēku, kur nāk gan bērni, gan vecāki, gan seniori. Un tāpēc šodien mēs esam sagaidījuši ļoti daudz bērnus. Jūs jau redzējāt, ka pirmajā stāvā bibliotēkā ir ļoti daudz bērni, kuri atraduši savu nodarbošanos. Un mēs ļoti ceram, ka bērni atvedīs līdzi arī vecākus. Bērni pirmajā stāvā var lasīt vai šķirstīt bilžu grāmatas, vai skatīties kādu pasaku, un vecāki savukārt var nākt šeit kaut vai augšā un lasīt avīzes un atrast sev noderīgu literatūru. Šajā gadā mēs esam beiguši pirmā stāva renovāciju, gan informācijas centru, gan daiļliteratūras abonementu, kur ir telpas ieguvušas jaunas krāsas, siltas kļuvušas, gaišas un aicinošas ikvienam lasītājam. Mums, protams, priekšā ir vēl lieli darbi, jo vēl ir 3. stāvs un jumts, bet tā ir nākotne. Daudz tam, tā ir gan tāda garīga sakustēšanās, gan arī fiziski, ko, piemēram, īpaši gleznojot ūdeni, ja, kā skaties, un tad var iekrīt kaut kāds zivs palecās un viss sakustās. Tas arī, protams, ka bērns, ka viņš sakustās mātes miesās, tas ir kāds noslēpums, un tas ir brīnums. Tagad viņš sakustās, tu apzinies, ka tas ir brīnums. Varbūt man ir pamainījies tāds stils. Iepriekš viņš bija tāds vairāk sastingušāks, bet tagad es sāku gleznot savu upi, kurai blakus es dzīvoju, un arī šī ūdens gleznošana man arī mainīja to vispār tādu gleznošanas stilu. Bet tas vairāk ir tāds iekšējs pārdzīvojums. Es nezinu, to nevar vārdos izstāstīt, vienīgi skatoties darbus. Ar ziediem runājot, rozes ir tās, ko es visu laiku baidījos gleznot, jo viņas ir pārāk skaistas. Un tad, kad mums ar Kārli pagājuši gadu bija rožu kāzas, mums daudz rožu aug mājas pagalmā, bet mums vēl sadāvināja draugi rožu stādus, un tad mums ir tik daudz rozes, un es šovasar ķēros klāt, tā teikt, metu vailes pie malas, un tieši šī ūdens gleznošana man palīdzēja arī rozes gleznot. Jā, un tagad es esmu ļoti aizrāvusies tieši ar rožu gleznošanu, un es gribu to turpināt darīt.